Satversmes tiesa atzinusi, ka normas, kas paredz aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvēji, atbilst Satversmei. Dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, ir jutīga būtne, kuru ir nepieciešams aizsargāt. Pirmo reizi Latvijā rūpnieciskos apmēros ražos ūdeņradi. Mēs šeit plānojam ražot 150 000 tonu. Līdz ar to mēs skatāmies vēl arī citas potenciālās ražošanas vietas Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Jelgavā pirmoreiz aizvadīta Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotā sezonas darba devēju un ņēmēju satikšanās akcija. Šī ir tā iespēja īstermiņā varbūt risināt to bezdarba situāciju, saglabājot bezdarbnieku statusu. Labvakar, skatītāji! Ir 11. aprīlis, ceturtdiena, un jūsu uzmanībai RTV ziņas 9. Ar jums kopā Gustavs Māziņš. Normas, kas paredz aizliegumu audzēt un turēt dzīvniekus tikai kažokādu ieguvēju, atbilst Satversmei. Šodien atzina Satversmes tiesa. Lieta tika ierosināta pēc vairāku zvēraudzētāju pieteikuma. Kažokzvēru audzēšanu kažokādu ieguvēju aizliegs no 2028. gada 1. janvāra. Saeima šādu lēmumu pieņēma pirms 2 gadiem, veicot grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Brīdinām, ka sižetā var būt arī nepatīkami skati. Šis spriedums ir nozīmīgs Latvijas sabiedrībai ar to, ka tas atspoguļo, kā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret dzīvnieku aizsardzību. Tā šodien medijiem pauda Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Mūsdienās dabai ir pašvērtība un Satversmes tiesa šādu atziņu ir ietvērusi arī šajā spriedumā, no kā izriet, ka dzīvnieki nav tikai vairs īpašumtiesību objekts un dzīvnieku īpašnieki varētu rīkoties tā, kā tas viņuprāt ir uzskatāms par nepieciešamu. Nē. Dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, ir jutīga būtne, kuru ir nepieciešams aizsargāt. Un mūsdienu sabiedrībai ir morāls, ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību. Un tāpēc Satversmes tiesa šajā spriedumā atzina, ka dzīvnieku audzēšana tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, ir ētiski un morāli nepareiza rīcība. Satversmes tiesa arī norāda, ka konkrētajā gadījumā ūdeļu audzēšana var radīt nopietnu apdraudējumu sabiedrības veselībai, tāpat ūdeļu audzēšana rada nesalīdzinām lielāku kaitējumu videi. Ja mēs salīdzinām ar tiem kaitējumiem videi, kas tiek nodarīti, izstrādājot citas izejvielas, no kurām tiek ražots apģērbs cilvēkiem, tad skaitļi rādīja, ka tā ir teju 30 reizes negatīvāk ietekme uz vidi. Lietu izskatīšanai gatavoja tiesnesis Artūrs Kučs, un viņš norāda, ka pieteikumu iesniedzēji kā viena no alternatīvām bija norādījuši, ka varētu celt labturības prasības. Taču Satversmes tiesa norāda, likumdevējs ir atzinis, ka dzīvnieku audzēšana un turēšana tos nogalinot, lai iegūtu kažokādas, pati par sevi ir atzīstama par cietsirdīgu rīcību, līdz ar to nekādas labturības prasības to nevar atrisināt. Vērtējot pieteikumu iesniedzēju izvirzītos argumentus par nepieciešamību noteikt garāku pārejas periodu vai piešķirt kompensācijas, Satversmes tiesa norādīja, ka pieņemtais lēmums par 5 gadus gara pārejas periodu noteikšanu nav bijis patvaļīgs un tam par pamatu bijuši racionāli un saprātīgi apsvērumi. Tiesa konstatēja, ka likumdevējs vairākās sēdēs ir apsvērs šo pārejas periodu ilgumu, ir ņēmis vērā citu valstu pieredzi, kā arī vērtējis, vai šajā laikā uzņēmēji varēs arī mazināt šo negatīvo ietekmi savu uzņēmēju darbību. Tādēļ arī tiesa nonāca pie secinājuma, ka likumdevēja lēmums arī šajā ziņā nav bijis patvaļīgs. Satversmes tiesas lēmums ir vēsturisks brīdis, norāda biedrība Dzīvnieku brīvība, kas jau kopš sava dzimšanas brīža no 2012. gada kopā ar domu biedriem ieguldījuši daudz pūļu un enerģijas šī aizlieguma panākšanā. Visi cilvēki, kas iesaistījās dažādās akcijās un gājienos un protestos un parakstīja iniciatīvas un petīcijas un tā tālāk, rakstīja Saeimas deputātiem, milzam daudz cilvēku tiešām pielikt savu roku, lai šīs progress dzīvniekiem tiktu panākts.
Bet dzīvnieku brīvības pirksts šeit noteikti arī ir bijis, un par to man ir liels lepnums un prieks, ka nevalstiskā organizācija var panākt tomēr diezgan liels būtisks pārmaiņas. Katrīna Krīgere lielu pateicību izsaka tiem drosmīgajiem, kuri ieguva materiālus no zvēraudzētavām, un sabiedrībai bija iespēja ieraudzīt, kas tajās patiesībā notiek. Kad mēs sākām darbu šajā tēmā, Latvijas sabiedrība pat nenojauta, kas notiek šajās kažokzvēru audzētavās. Liela daļa pat nezināja, ka tādas pastāv. Un tas bija ļoti daudziem cilvēkiem šoks un pārsteigums, ka mūsdienās kaut kas tāds notiek. Šie te kadri no zvēraudzētavām, tā teikt, runāja daudz spēcīgāk par jebkuriem vārdiem. Kad Saeima pieņēma lēmumu par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu kažokādu ieguvēji, Latvijā bija 4 kažokzvēru audzētavas. Elīna Lapiņa, RTV. Jāpiebilst, ka pagājušā gadā arī Lietuvā pieņēma lēmumu par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Tur tas stāsies spēkā no 2027. gada 1. janvāra. Pārejas periodu tur noteica īsāku – 3 gadus, un ja kažokzvēru audzēšana tiek izbeigta ātrāk, zvēraudzētāji var saņemt kompensāciju. Savukārt Saeima šodien 2. lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, ar kuriem plānots noteikt bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Grozījumi paredz, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā, kā arī par dzīvnieka spīdzināšanu, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots, varēs piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Izmaiņas rosinātas izvērtējot vairāk nekā 31 000 pilsoņu kolektīvo iesniegumu reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slepkavām. Pirmo reizi Latvijā rūpnieciskos apmēros ražos ūdeņradi. Līdz 2029. gadam Liepājas ostā plānots uzbūvēt ūdeņraža rūpnīcu, kas spēs saražot aptuveni 150 000 tonu ūdeņraža gadā. To paredz starp Liepājas SEZ pārvaldi un uzņēmumu CIS Liepāja noslēgtais līgums. Ražošanas procesā plānots izmantot Baltijas jūrā iecerēto vēja parku enerģiju, savukārt saražotu ūdeņradi lielākoties eksportēs uz Eiropas Savienības valstīm. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Samazinoties kravu plūsmai no Krievijas un Baltkrievijas Liepājas ostā tiek domāts, kā nopelnīt ar kaut ko citu, un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde mēģina piesaistīt investors, kas vēlas strādāt zaļās enerģijas jomā. Mēs redzam to visu kā tādu kompleksu, ir bāze, no kuras tiek būvēta vēja parka un arī ražotas nepieciešamās komponentes vēja parka attīstībai. Ir šī saražotā elektrība tiek konvertēta citos energonesējos, un, protams, arī vēl ir projekti, kur arī, kā piemēram, Fokera ūdeņraža lidmašīnas, ar ko mums arī parakstīts nodoma protokols. Nākotnē plānotajai Fokera lidmašīnu montāžai Liepājā ūdeņradi visticamāk vajadzēs salīdzinoši nelielā apmērā. Tāpēc ostā iecerētās ūdeņraža rūpnīcas īpašnieki uzņēmums CIS Liepāja vairāk domā par eksporta iespējām uz Vāciju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur to izmantos transporta un enerģētikas nozarēs. Tas ir tikai sākums. Eiropas Savienības scenārijs, kā sasniegt klimatneitralitāti, paredz, ka līdz 2050. gadam ūdeņraža ražošanas kopapjomam jāsasniedz 60 miljonus tonu. Mēs šeit plānojam ražot 150 000 tonu. Līdz ar to mēs skatāmies vēl arī citas potenciālās ražošanas vietas Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Liepāja kā ūdeņraža ražotnes vieta izvēlēta ostas un iecerēto vēja parku dēļ, kā arī sadarbojoties ar vietējām mācību iestādēm plānots veidot jaunu programmu kvalificētu speciālistu apmācībai. Jaunā rūpnīca sola izveidot 100 jaunu darba vietu. Kopējais investīcija apmērs varētu sasniegt aptuveni 1 miljardu eiro, un Liepājas SEZ pārvalde cer uz valdības atbalstu. Premjera arī apstiprināja, ka tiek plānots šādiem lieliem strateģiskiem projektiem veidot atsevišķu vadības vai koordinācijas padomu, kur vadītu premjeri un kur būtu attiecīgi iesaistīti visi atbildīgie ministri, lai šādiem projektiem noņemtu arī kādus birokrātiskos šķēršļus, jo tās tiešām ir ļoti liela mēroga investīcijas.
Uzņēmumu CIS Liepāja izveidojuši daži Latvijas un Ziemeļvalstu uzņēmēji, kur vadošais partners ir Norvēģijas uzņēmums ar pieredzi ūdeņraža ražošanā – Clean Industrial Solutions Holding. Pēc viņu teiktā rūpnīcas darbība neietekmēs ne apkārtējo vidi, ne iedzīvotāju veselību. Tuvākajā laikā sekos nākotnes rūpnīcas projekta izstrāde. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Ziņu turpinājumā stāstīsim par citām aktualitātēm īsumā. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus imigrācijas likumā par valsts valodas zināšanu prasīšanu vēl papildu dažiem tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Grozījumus imigrācijas likumā iesnieguši deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvajevs, Agnese Krasta un Igors Rajevs. Iepriekš grozījums ar tādu pašu mērķi iesniedz arī Nacionālā apvienība, kas šodien paužot atbalstu koalīcijas piedāvātiem formulējumam, pašu iepriekš sagatavoto grozījumu redakcijas variantu atsauca. Grozījumi attiektos uz daļu Krievijas pilsoņu, kuriem līdz šim netika prasītas valsts valodas zināšanas. Šajā grupā ir vairāk nekā 3100 personas vecumā līdz 75 gadiem. Minētās grupas vidū ir arī atvaļinātas Krievijas militāra personas un viņu ģimenes locekļi. Veselības inspekcija pagājušajā gadā visvairāk sūdzību par ārstēšanas kvalitāti saņēmusi zobārstniecībā. Iesniegumos izteiktas sūdzības par ārstēšanas kvalitāti un diagnostikas saulaicīgumu, par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un zāļu apriti, kā arī higienas prasību neievērošanu. Kopumā saņemts 341 šāds iesniegums un 74 gadījumos, jeb vairāk nekā 20% sūdzību konstatēti pārkāpumi un nepilnības. Biežākās sūdzības bijušas par saņemtajiem pakalpojumiem tādās specialitātēs kā zobārstniecība 42, par ķirurģiju 23, primāro veselības aprūpi 21, par ginekoloģiju un dzemdniecību 18 un psihiatriju 15. Savukārt par pacienta tiesību aizskārumu pērn saņemtas kopumā 138 pacientu vai to tuvinieku sūdzības. Apvienība Pilsēta cilvēkiem sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV aicina parakstīties par kriminālu atbildības noteikšanu personām, kas būtiski pārsniegušas atļauto braukšanas ātrumu. Iniciatīvas autors Kārlis Krēķis atgādina, ka martā publiskajā telpā varēja vērot satraucošu video, kur vieglās automašīnas vadītājs tīnošos brauc pārsniedzot ātrumu 200 km/h, vietā, kur atļautais ātrums ir 50 km/h, par mata tiesu izvairoties no traģēdijas. Pilsēta cilvēkiem piedāvā izmaiņas normatīvos, kas paredz brīvības atņemšanu uz laiku no 15 dienām līdz gadam par būtisku ātruma pārsniegšanu. Iniciatīva paredz arī iespēju noteikt probācijas uzraudzību vai sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot transporta līdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz 5 gadiem un konfiscējot transporta līdzekli vai piedzinot tā vērtību vai bez tā. Konkurences padomei uzdots sagatavot priekšlikums grozījumiem normatīvos, lai novērstu pārtikas preču mazumtirdzniecībā īstenoto atšķirīgo attieksmi cenu veidošanā starp Latvijā un citās valstīs saražotajām pārtikas precēm, lēmis ministru kabinets. Pētījumā par mazumtirdzniecības cenu situāciju olu, zivju, piena, gaļas, graudu un maizes produktu tirgū Konkurences padome ir konstatējusi, ka Latvijā ražotajām precēm šo produktu grupu ietvaros veikalu ķēdēs tiek piemērots vidēji lielāks uzcenojums nekā ārpus Latvijas ražotām precēm. Vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki atklātā vēstulē aicina Mežotnes pils ansambli atstāt valsts īpašumā un attīstītajā muzeju. Vēstuli parakstījuši bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, mākslas vēsturnieks Imants Landsmanis, Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse, mūziķis Igo, Bauskas novada domas priekšsēdētājs Aivars Okmanis un vairāki citi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Mežotnes pils jau vairākus gadus stāv tukša. Valsts nekustamie īpašumi ir rīkojuši vairākas nomas tiesību izsoles, taču par pili nav bijusi nomnieka interese. Vēstules autori aicina atstāt pils ansambli valsts īpašumā un attīstītajā Mežotnes pils muzeju līdzīgu Rundāles un Bauskas pils muzejiem un optimālā variantā redz to Rundāles pils muzeja filiāles statusā. Šovakar ziņās stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Pirmo reizi Kurzemē tiek rīkotas pieaugušo izglītības dienas. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus šobrīd palīdzēt abiniekiem krupjiem pāriet autoceļus laikā, kad tie dodas uz nārsta vietām dīķos. Neilgā laika periodā redzam ļoti daudz sabrauktus abiniekus, un visbiežāk tie ir šie lēnie krupji. Tieši tāpēc pasaulē, un nu jau arī 3. gadu Latvijā, tiek īstenota šāda veida kampaņa,
Jelgavā šodien pirmoreiz aizvadīta Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotā sezonas darba devēju un ņēmēju satikšanās akcija. Uzņēmēju piedāvājumā gan pašvaldības policijas inspektoru, gan lauksaimnieku vakances, bet visgrūtāk esot atrast cilvēkus ar traktortehnikas vadīšanas un remontēšanas prasmēm, turpina Sandra Leitāne. Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē gan vakanču, gan reģistrēto bezdarbnieku skaits jau vairākus gadus esot praktiski nemainīgs. Pašais filiālē reģistrēti 1800 bezdarbnieku. Līdz ar pavasara atnākšanu darba devēja interesi par sezonas strādniekiem gan pieaug. Tāpēc Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā šodien notika NVA rīkotās sezonas darba devēju un sezonas darba meklētāju satikšanās akcija. Šī ir tā iespēja īstermiņā varbūt risināt to bezdarba situāciju, saglabājot bezdarbnieku statusu. Šeit arī šajā sezonas darba akcijā šeit ir arī darba devēji, kas var piedāvāt nevis terminēto, bet beztermiņa līgumu, kā saka, ir piemērot atbilstošā kantora. Ar cerību atrast čaklas darba rokas lielākoties bija ieradušās zemnieku saimniecības. Kā RTV skaidro uzzinātie darba devēji, gaidīt esot gan palīgstrādnieki dārziņkopībā, gan ogu lasītāji, gan arī cilvēki, kuri var un prot strādāt ar traktoru tehniku. Māra Rudzāts stāsta, ka nepieciešami esot 150 ogu lasītāji. Bet kaut ko jau es te pierakstīju, bet kā tad tas būs, to es nezinu, to es redzēšu. Man galvenais, kas mums ārkārtīgi svarīgi, tas mums vajadzīgi tehniskie cilvēki, mums vajadzīgi traktoristi, kas vismaz ar traktorista kaut kādām pieredzi, kaut kādu vai vismaz vēlmi apgūt. Tehniskus cilvēkus gaida arī vienā no lielākajām graudkopības saimniecībām Jelgavas novadā, bet tādus atrast esot ļoti grūti, jo apgūt lauksaimniecības tehniku mācību iestādēs lielākoties izvēloties vien tie, kuriem jau ir savas zemnieku saimniecības. Nav nemaz tik vienkārši atrast. Katru gadu grūtāk paliek. Katru gadu nepaliek vieglāk, īpaši mūsu sfēras, kas ir īpaši kā mehānika runājot un laukstrādnieki, kas ir tieši kā traktoristi. Roka darbu būtu vieglāk, protams, atrast, kuram nav tiesības, kuram tas prasa savādāk. Mums ir kritērija nedaudz augstāk. Sižeta filmēšanas laikā darba meklētāji nav daudz un lielākoties tās ir sievietes. Vakances ir, bet atkarībā ir tas, vai tu vēlies tikai pelnīt, vai tu vēlies arī atrast sev tādā vidē, kur tev arī ir labi, kas saka. Tu esi apmierināts gan ar algu, gan ar to, ko tu dari. Vai šobrīd izdevās atrast to vietu? Domāju, apdomāju, jā. Jo es biju arī painteresēties pie vēl viena darba devēja par laukstrādnieku arī. Viņam tur ir bijuši cita niša, kas sāk, šeit ir cita. Tad jāapdomā. Priecīgi šodien māju devās jau otro gadu Latvijā dzīvojošā ukrainiete, kurai veselības problēmas neatļaujot strādāt pilnu slodzi, bet valodas barjera strādāt apkalpojošā sfērā. Man ļoti patika tas vīrietis. Viņš piedāvāja tādu individuālu darba plānu. Varēs nestrādāt pilnu darba dienu un nestrādāt katru dienu. Darbs ar dārziņiem. Mēs tos pazīstam. Mēs zinām, kā aug dārzeņi. Man tas patīk. Es domāju, ka noteikti atgriezīšos pie viņa, bet nedaudz vēlāk maijā. Viens pieturas aģentūras pārstāvis sezonas darba akcijā atvedusi vairākus cilvēkus. Viņi stāsta, ka ukraiņiem atrast darbu lielākoties traucējot valodas barjeru, bet citiem trešo valstu darba meklētājiem arī uzņēmēju stereotipi. Kad nebūs strādnieks vai nebūs kaut kā, tas ir pilnīgi nepamatot, jo cilvēki ir apliecinājuši vēlmi šeit dzīvot. Viņi noteikti šeit grib dzīvot un arī strādāt. Igadējo sezonas darba akciju NVA rīko jau 5. gadu, bet Jelgavā tāda notika pirmoreiz. Sezonas darba devēju un ņēmēju tikšanās plānot arī Cēsīs, Rīgā, Daugavpilī, Siguldā un Rēzeknē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Pirmo reizi Kurzemē tiek rīkotas pieaugušo izglītības dienas, kurās iesaistījušās visas šī reģiona pašvaldības. Tas nozīmē, ka šonedēļ katrā Kurzemes novadā ir kāda nodarbība pieaugušajiem. Lai tās varētu apmeklēt arī citu reģionu interesanti, puse no tām rīkot attālināti. Lai popularizētu pieaugušo izglītību, plānots, ka šī varētu kļūt par ikgadēju tradīciju, turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas.
Kuldīgas digitālo inovāciju centrā rit praktiska nodarbība, mākslīgais intelekts, jauna dimensija pieaugušo izglītībā. Soli pa solim tiek apgūts, kā šo intelektu pielietot dažādām vajadzībām, arī ieskicējot, kā to varētu izmantot krāpnieki un kā no tā izvairīties. Šī ir viena no nodarbībām, kas notiek pieaugušo izglītības nedēļā Kurzemē. Manuprāt, ir arī jāveido izpratne un tas pieaugušo izglītības tāda atpazīstamība, kad arī šeit mēs varam mācīties gan priekš sevis kā personības, gan arī priekš darba vajadzībām, profesionālās pilnveids, jo arī mums bija tieši šis seminārs, ko Gropiņa organizēja. Jā, psihiskā, mentālā veselība vairāk ir tieši priekš tevis kā personības, bet ja tu nebūsi sakārtots savā galvā, tu nevarēsi spējīgi pildīt savus darba pienākumus tiešos. Šai nedēļā pašvaldībās bez maksas piedāvā dažādas nodarbības, gan attālināti, gan klātienē, piemēram, kā veidot dzimtas koku, par bērniem un finansēm, dekoratīvā zāliena, ierīkošanu un kopšanu, vīnoga audzēšanu un citām tēmām. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam jātur rokas pulsa jautājumos, kas ir globāli. Man liekas, ka šī ir ļoti laba lieta. Labs projekts, kas varētu aiziet, jo daži no mūsu senioru skolas bija piedalījušies Zoomā, līdzīgi izmantojot citu novadu tos un piedāvājumus, un patiesībā viņi ļoti apmierināti tie, kas to izdarīja. Man jau patīk visas labas lietas, kur kaut ko jaunu var uzzināt. Ikdienā pieaugušie, tas ir cilvēki vecumā no 25 gadiem, var apgūt gan formālo, gan neformālo izglītību, kuru piedāvā dažādas izglītības iestādes, institūcijas un biedrības. Kuldīgas novadā tādas ir 9 vietas. Es ceru, ka šī nedēļa ir noteikti pirmo reizi, bet ar zināmu regularitāti uz nākošajiem gadiem. Ka mēs varēsim pieredzināt to mūsu kurzemnieku pie šīs nedēļas, kad viņš gaidīs un teiks, ko tad jūs man atkal šogad varēsiet piedāvāt. Statistikas dati liecina, ka iedzīvotāju skaits, kas piedalās pieaugušo izglītībā, pieaug, bet joprojām tas atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Uzlabojumi nepieciešami dažādās pozīcijās, piemēram, vairāk jāiesaista cilvēki ar zemāku izglītības līmeni, mazāk iespējas papildināt savas zināšanas izmanto vīrieši, kūtrāk ir arī bezdarbnieki. Šīs ir dažas no pozīcijām, kuras atbildīgās institūcijas ņems vērā, plānojot nākamo Eiropas Savienības fondu periodu. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Skrundas televīzija. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus šobrīd palīdzēt abiniekiem krupjiem pāriet autoceļus laikā, kad tie dodas uz nārsta vietām dīķos. Šobrīd ir procesa kulminācija un 50 apzinātās vietās visā Latvijā dabas entuziasti katru vakaru glābj abiniekus. Krupis dienas laikā veic aptuveni 600 metru distanci un autoceļa pārvarēšana aizņem vairākas minūtes. Tas bieži ir izšķiroši tā dzīvībai. Vienā no vakariem Vidzemes pusē dabas sargātājiem pievienojās RTV filmēšanas grupa. Ir īsi pēc 9 vakarā, esam Cēsīs šeit pie Gaujas tilta un tūlīt kopā ar Strazdiņu ģimeni apskatīsimies, kā var izglābt krupi šajā pavasarī. Gunta un Mareks Strazdiņi kopā ar bērniem atrodas 31. punktā no kopumā 50, ko dabas aizsardzības pārvalde visā Latvijā atzīmējusi kā vietu, kur krupji šķērso brauktuvi, lai nonāktu nārsta dīķī. Laiks pēc lieldienām parasti ir brīdis, kad krupji mostas un dodas ūdenstilpņu virzienā. Viņi cenšas tā kā no slapjākās vietas dīķa, bet tā kā te Gauja ir abā pusē, tad viņi, esmu ievērojis, gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi rāpojā. Aprīļa sākums ir laiks, kad krupji no ziemošanas vietām dodas uz dīķiem, lai turpinātu sugu. Šobrīd esam aptuveni 3 nedēļu cikla 3. daļā. Te visādi slapjumi vecupis Gaujai ir un viss kaut kur dzīvojās un meklē tās savas īstās dāmas un kungi. Dosimies meklēt. Krupji rāpotāji ir lēnām, mierīgi. Viņi pat reizēm tēlo sastingušus. Tā kā, jā, mašīnas brauc, mēs vienu tādu gadījumu redzējām, jā, bija sastindzis krupīts, likās, ka vēl dzīves, bet tā kā tā lielā mašīna plūsma brauca, tad jau skatījāmies, jau vairs nebija dzīves. Strazdiņu ģimene uzvilkusi atstarojošās vestes, ņemot līdzi kabatas lukturīšus un nelielu izmēru spaiņus, dodas glābt krupjus. Šajā vakarā gan abinieki nav naski ceļa Cēsis Limbažas šķērsotāji. Atrodam vardi. Vienu vardi atrada. Nav krupis, bet sieva.
Tā kā mēs glābjam visus sabiniekus, tad izskatās, ka šī vārda arī Grib izglābties. Grib izglābties. Palīdzēsim. Tu ņem, Sani. Nu, un tādā virzienā, kā viņa apmēram bija, tā arī noksim pārceļa. Bet nu, tur viņai būs grūti. Tas ir liels valums. Kāda interesantā krāsā. Tagad pavasarī. Diez vai viņi tur grib, viņi drīzāk grib uz gauju. Nu. Krupjus un vārdas pārnesot pāri bīstamajam ceļam jānoliek tādā virzienā, kā tie bija pirms pārvietošanās. Strazdiņu ģimene palīdzot krupjiem šķērsot ceļu vienā vakarā kājām veic aptuveni 6 km distanci. Tā ir laba atpūta brīvā dabā un fiziska aktivitāte kopā. Dabas aizsardzības pārvalde uzsver sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu krupju pārvietošanās laikā. Neilgā laika periodā redzam ļoti daudz sabrauktu sabiniekus, un visbiežāk tie ir šie lēnie krupji. Tieši tāpēc pasaulē, un nu jau arī 3. gadu Latvijā, tiek īstenota šāda veida kampaņa ar mērķi samazināt uz autoceļiem sabrauktu abinieku skaitu pavasara migrācijas laikā. Lai pievienotos brīvprātīgajiem un darītu labu, jādodas uz dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapu internetā www.daba.gov.lv. Tālāk spiediet uz īso saiti Misija Krupis un iesaistieties. Tas ir vienkārši. Krišjāns Kļaviņš, Raivos Sarelainens, RTV. Šī vakara ziņas ir izskanējušas. Paldies, ka skatījāties. Turpinājumā laika prognoze, bet ar jums tiksimies atkal rīt. Ziņās 15, 7 īsumā un 9 vakarā plašākā dienas notikuma izklāstā. Uz tikšanos! Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai. Naktī lielākoties mākoņiens laiks, vietām iespējams lietus, pūtīs mērens vējš un gaisa temperatūra +10, +11 grādu robežās Latgalē, bet pārējā Latvijā +6, +9 grādi. Dienā saule slēpsies aiz mākoņiem, bet nokrišņi nav gaidāmi. Gaiss iesils līdz +11, +14 grādiem, bet piekrastē mazliet vēsāks, tur +6, +8 grādi. Nedēļas nogale atnesīs salīdzinoši siltu laiku, svētdien iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktīs +5, +10 grādu robežās, dienā +6, +12 grādi, bet nakts uz pirmdienu salīdzinoši vēsa, +2, +6 grādi, dienā saulainas debesis un +4, +12 grādi. Pērkot jumta seguma Tode, saules paneļiem 50% atlaide. Esi brīvs. Tode. Jumts manai mājai.